iPhone gaiss. Jā, tieši tik vienkārši un viegli. Nekāda skaitļa, nekāda cita vārda. Vienkārši gaiss. Pirms es sāku šo apskatu, es noteikti gribētu pateikt lielu paldies Bit Latvija, kur iedeva man šo telefonu uz vienu dienu, lai es viņu varētu apskatīt. Es viņu neesmu pircis, man par šo apskatu nemaksā. Vienkārši paldies jums. Pirmais, es negribu sākt ar to, ko jau esmu izdomājis un darīt, bet gribu apskatīties. Nemelošu, šīs nav mans pirmās sajūtas, es viņu jau paņēmu rokās. Tā kā jūs nevarat iedomāties, jums ir jāaiziet uz kādu veikalu, jāpatur šis telefons rokās, jo tās sajūtas ir vienkārši kosmiskas. Ja mēs salīdzinām, tas ir... ko lai saka? Plānākais iPhone telefons jebkad ir ieradies. Un, protams, tiek izmantots vecais labais Air nosaukumā. Ja jūs skaties šo apskatu, lai saprastu, cik tehniski zvērīgs, jaudīgs un neatkārtojami baterijas ietilpīgs ir šis telefons, tad man jums ir sliktas ziņas. Nekas no šī šeit nav. Viss, ko šeit atradīsiet, būs tiešām stilīga ierīce, kas primāri būs skaists ikdienas izskata aksesuārs un stila simbols. Ar iespēju lietot viņu kā mūsdienīgu smartphone. Daudz diskutē, vai šis telefons ir kā Apple solis uz salokājumajiem telefoniem, jo savādāk ir grūti izskaidrot šo telefonu. Protams, diezgan smieklīgi ir pats fakts, ka šim telefonam speciāli ir izlaista arī powerbank, kas automātiski padara šo par vienkārši parastu iPhone. Bet sāksim visu pēc kārtas. Šis telefons ir 5,6 mm plāns, titāna rāmī un sver tikai 165 grams, kas salīdzinājumā ar citiem telefoniem ir tiešām liels sasniegums. Protams, saistībā ar visiem šiem vieglumiem un plānumiem tiek zaudēts simtkartes ligzds, bet mūsdienās man šeit tā vairs nav tik liela problēma, tāpēc, kad ir eSIM iespēja. Krāsiņas ir 4 – zila, balta, melna un zeltaina. Izmanto šis telefons to pašu A19 Pro procesoru, ko iPhone 17 Pro un Pro Max. Tāpat arī uz šo telefonu no Pro versijas ir pārnācis ProMotion 120 Hz Always On ekrāns ar maksimālu spilgtumu 3000 niti, kas noteikti nenāks par labu baterijas uzlādes biežumiem. Jāuzsver, ka šis telefons lielumā ir Pro Max izmēros ar 6,5 sola ekrānu. Tāpat šis telefons ir iegūs jauno pamatu 48 megapikseļu fotokameru. Bet atšķirībā no citiem iPhone'iem, šī ir arī vienīgā aizmugurējā kamera. Nekādu ultraplatleņķu, nekāds telefoto. Bildēsiet, kā ir. Protams, priecē, ka priekšā ir tāpat 18 megapikseļu centra kamera, kas arī pārējiem telefoniem ir ar to pašu sensoru, kas ļauj veikt gan vertikāls, gan horizontāls bildes, nemainot šo telefona virzienu. Kā jau iepriekš iesmējos, baterija 3149 mAh, kas ir faktiski tikpat, cik iPhone 11. Jums 6 gadus vecam telefonam. Protams, ka gribētos teikt, ka dēļ uzlabotajiem procesoriem baterija bāzē tiks ēsta mazliet mazāk, bet aplikācija intensitāte noteikti daudz smagāk nekā 2019. gadā. Tāpēc visu dienu neizdzīvot bez uzlādes. Kā jau video sākumā minēju, neskatoties, ka šeit ir iebāzts jaunais Pro procesors, pārkaršanas problēmas un baterijas ietilpība noteikti neļaus šo telefonu izmantot kā flagmanu. Bet es noteikti redzu cilvēkus, kuriem šis būs telefons un kuriem vajadzēs šo statusu un aksesuāru. Manām vajadzībām teikt, ka šis telefons ir 5 no 10, bet sajūtas, kurš viņš rada turot rokās, ir tuvāk 8,5 no 10. Paldies, ka noskatījāties šo apskatu. Es ceru, ka šis īsais, vienkāršais apskatīšs tev spēs palīdzēt izdomāt, bet realitātē, ja jūs vienkārši domājat pēc tehniskās specifikācijas, jūs viņu nenopirksiet. Jums ir jāaiziet uz veikalu un jāpatur viņš rokās. Un tie, kas baidās par izturību, ticiet man, viņš ir diezgan izturīgs. Tiekamies!